Sveiki, mācīt gribošie kolēģi! Mans vārds ir Anda Rektiņa, un es strādāju par skolotāju Rīgas Angļu ģimnāzijā, un es jums gribu parādīt vienu fantastisku rīku, kas saucas Notebook LM, ar kuru ar dažiem klikšķiem var izveidot ļoti daudz materiālu. Un vēl kas ir fantastisks šim rīkam, tas, ka viņš izmanto tikai to informāciju, kuras esmu iedavusi. Tas nozīmē, viņš pats neko neizdomā. Un dažās situācijās tas ir ļoti būtiski, ka šo papildus informāciju šis mākslīgais intelekts nerada. Tātad, lai es viņu varētu lietot, ir jābūt man Google kontam. Tajā brīdī, kad man ir Google konts, tad viņš man piedāvās sākt to izmēģināt, un es nokļūstu, te jūs redzat, kur es viņu tiešām daudz lietoju. Un vienkārši mēs spiežam izveidot jaunu tādu piezīmju grāmatiņu, un viņš mums atļauj augšuplādēt failus, augšuplādēt konkrētas saites, un tā tālāk. Arī atrast internetā varbūt kaut kādus foršus YouTube video, kurus jūs gribat izmantot stundā vai tam līdzīgi. Un tātad, kā jau minēju, viņš veiks visas darbības tikai ar to informāciju, kuru es būšu ievadījusi. Un tagad es jums parādīšu vienu ātru piemēru ar skolas vērtēšanas nolikumu, cik daudz dažādos veidos šo informāciju var pasniegt, un šis ir fantastisks rīks, kur rādīt arī skolēniem, lai viņi varētu paši patstāvīgi mācīties. Tātad es aiziešu atpakaļ tur, kur jau man ir izveidots, un parādīšu jums. Tā, šeit. Tātad šeit tika izvēlēts Rīgas Angļu ģimnāzijas publiski pieejamais mācību snieguma vērtēšanas nolikums, un kas vēl būtiski, ka tātad, ja jūs neiestastīsiet citu valodu, viss tiks gatavots angļu valodā, bet, ja jūs gribat latviešu valodā, tad jums jādod šeit augšā uz zobratiņu un jāizvēlas Output Language, un šeit ir jāizvēlas latviešu. Ja, te jūs varat izvēlēties dažādas valodas. Un tad visa informācija tiks gatavota latviešu valodā. Un tagad es to nedarīšu, bet tātad, piemēram, šeit es esmu augšuplādējis šo vienu dokumentu, ir svarīgi, ka te ir ielikts ķeksītis. Tas nozīmē, ka šis mākslīgais intelekts strādās tikai ar to informāciju, kas viņam ir pieejama caur PDF failu vai citu dokumentu. Un labajā pusē es varu izvēlēties, ko es vēlos, lai viņš izdara. Un es jums jau parādīšu, kā tas izskatās, visi šie veidi. Tātad viņš var izveidot domu karti no šī nolikuma. Viņš neko papildus neizdomās, kā tikai tam, kas tajā ir rakstīts. Piemēram, varbūt man ir vizuāli vieglāk uztvert šādu informāciju, vai ir, piemēram, kāds bērns, kuram klasē ir disleksija, tad šādi ātrā veidā no visa lielā milzīgā dokumenta uz 25 lapām tiek izveidot domu karti. Ja šī domu karti ir aktīva, mēs varam iet arī tālāk, tātad mēs redzam, ka vērtēšanas veidi ir formatīvā, diagnosticējošā, summatīvā. Rīgas Angļu ģimnāzijā ir formatīvo vai ikdienas mācību procesā un tā tālāk. Tā. Nākamais, ko es jums parādīšu, ir, viņš izveido, piemēram, tabulu, kur tabulas formā ir redzams viss tas, kas ir pateikts dokumentā, un arī ļoti ātrā veidā. Es, piemēram, varu pārskatīt, ja man ir 50 lapušu dokuments, par ko šis dokuments ir, un es esmu pilnīgi droša, kad nav pielikta klāt nekāda papildus cita informācija. Tad es varu, tad ir tāda opcija, kad ir izveidots ātrs pārskats. Vienkārši īsākā veidā, kur ir ieintegrēta tabula par to, kas ir dokumentā. Tad mums ir variants, šis ir brīnišķīgs veids, lai skolēni, piemēram, mācītos, ir izveidots tests ar tiem jautājumiem, kas ir dokumentā, un man ir jāizvēlas pareizā atbilde. Piemēram, cik daudz tematu nobeiguma vērtēšanas darbu skolēnam maksimāli drīkst plānot vienā dienā. Un man jāizvēlas pareizā atbilde, es, piemēram, teikšu 3 darbi.
Un mākslīgais intelekts arī sniedz jau uzreiz atbildi un rāda pareizo atbildi. Un tādējādi mēs arī varam pārbaudīt kādas zināšanas no noteikta dokumenta. Tad ir arī šādas, kas ir ārzemēs ļoti populārs šis kartītes, kur ir uzdots jautājums, un es noklikšu šīs kartītes, un man parādās atbildi. Es eju uz nākamo, kurā brīdī klāšu audzinātāji iepazīstina skolēnas vērtēšanas kārtību. Es atbildu, un es pārbaudu, vai es esmu atbildējis pareizi. Un tad tātad atkal mākslīgais intelekts uzreiz lasa dokumentu un mēģina pamatot, kāpēc tā ir pareizā atbilde, kur tas ir pateikts. Kolosāls rīks funkcija ir šis, ka viņš rada uzreiz attēlu plakātu. Viņš rada ļoti kvalitīvus attēlus, laba latviešu valoda ir. Šis varbūt nav veiksmīgākais, te mazliet jāpadomā, lai saprastu šo attēlu, bet kopumā ļoti, ļoti labus attēlus noteikti pamēģiniet un paspēlēties, kur atkal viss dokuments ir izskaidrots attēlu veidā. Jo mēs jau zinām, ka ir dažādi informācijas uztveršanas stili, un tad mēs varam piedāvāt savai klasē dažādus. Viņš ir izveidojis prezentāciju. Es jums varbūt parādīšu viņu lielāku, ja? Un šo prezentāciju mēs uzreiz varam demonstrēt. Ja? Un šis notika nepilnas minūtes laikā. Man bija tapusi prezentācija no dokumenta. Tad ir brīnišķīgi. Viņš ir radījis podcastu, kuru es varu klausīties. Tiek lietoti 4 apguves līmeņi. Es ar atbalstu tumiem vai subjektivitāti. Ja? Tātad tā un tam līdzīgi. Un visbeidzot, es varu skatīties reizē prezentāciju, un man šo prezentāciju ir skaidros. Uztversim šo dokumentu nevis kā kartu. To varētu salīdzināt ar tādu kā treniņu. Tā ir ikdienas atgriezeniskā saite, piemēram, diskusijas stundās, darbs grupās. Jūs dzirdiet, latviešu valoda ir ļoti labā kvalitātē. Noteikti pamēģiniet šo rīku. Esmu pārliecināta, ka tas kļūs par jūsu ikdienas ieradumu. Lai veicās!